Latvijas Kultūras akadēmija. Baiba Ķērve. Kultūras akadēmija pilnīgi noteikti Latvijas augstskolas saimē piedod savu krāsu kultūras pētniecības laukā un arī tajā, kā veidojas varbūt kultūra politika. Tur, man liekas, ir grūti iztikt bez Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un Mākslas institūta. Mēs esam pēdējās 10 gadēs tiešām bijuši klāt pie visiem tādiem būtiskākiem kultūras jomas pētījumiem. Kāds ir tas pievienotais labums no kultūras? Ekonomisks pienesums, gan sociāls pienesums, gan integrācijas aspekts. Cilvēks var labāk arī tīri fiziski justies, var veselības nolūkiem izmantot kultūru. Šāda veida pētījumi ir un arī mēs Kultūras akadēmijā pie tādiem strādājam. Priecīgākais ir tas brīdis, kad izdodas satikties varbūt ar to pētāmo objektu vai subjektu. Ja. Vēl foršāk ir varbūt tajā brīdī, kad tu prezentē kādā konferencē pētījuma rezultātus un zālē ir citi vai nu pētnieki kādā starptautiskā konferencē vai, piemēram, ja tu Latvijas konferencē prezentē un tur ir tie kultūras cilvēki, par kuru darbu tu esi pētījis un ja viņus aizķer kādu no tām atziņām, ko tu esi priecīgs naktī atklājis, tad tas droši vien ir tas priecīgais satikšanās brīdis.